Mana misija Latvijā ir vīnogu selekcionēšana, tā teica Gulbens novada zemnieku saimniecības Gruzīšu īpašnieks Andrašs Fazekašs, ungārs, kurš jau vairāk nekā 40 gadus dzīvo Latvijā. Nu, droši var teikt, ka savu misiju viņš izpildījis, kļūstot par vienu no atpazīstamākajiem vīnogu selekcionāriem un radot daudz jaunu šķirņu. Saimnieks stāsta, ka vīnogu audzēšana viņam nav sveša, jo gan Spānijā, no kurienes nāk Andraša vecstāvs, gan arī Itālijā, kur dzīvojas viņa māte, vīnogu audzēšanas kultūra ir ļoti spēcīga un attīstīta. Un šīs tradīcijas saimnieks kaut nedaudz vēlas iedibināt arī Latvijā, uzsverot, arī šeit var izaudzēt tādas kvalitātes vīnogas, no kurām ražot vīnu. Ideja par selekciju Andrišam ienāca prātā 74. gadā, kad veiklos novērojis, vīnogu piedāvājums ir daudz mazāks nekā pieprasījums. Tad nu nolēmis, ka arī Latvijā vajadzētu audzēt šīs ogas. Saimnieks atminas, ka sākums bijis grūts, ar padomiem un nepieciešamiem materiāliem palīdzējuši radi Ungārijā un Itālijā, pamazām izveidot sadarbība arī ar Amerikas un Krievijas vīnogu selekcionāriem. Pirmo krustojumu Andrišs izveidoja 86. gadā, bet nu jau viņa selekcionētās šķirnes skaitāmas vairākos simtos. Latvijas apstākļos izdevies pat izveidot īpaši saldas ogas, piemēram, šķirni Gauja, kuras ogās cukura līmenis sasniedz 22%, kā arī bezsāklu šķirnes, kas Latvijā ir retums. Lielāko daļu jauno šķirnu saimnieks nosauca sieviešu vārdos, no kuriem neviens nav izvēlēts nejauši. Vienu šķirni nosauca par Līgu. Līga. Vēsture ir tāda ļoti interesanta diena bija, es Valmiera iekāpu autobusu Valmiera Rezekne. Un ienāk mazu meitenīte, kādu 3,5 gadīga, ar zilam actiņam, ar baltam matiem, īsta Skandināvijā nāk man klāt. Un mani viņa ieraudzīja un nāk klāt un koķetē. Un es viņai pajautāju, kā tevi sauc? Līga. Un es tikai gribēju pajautāt, cik tev gadiņš, un pajautāju arī, bet tā otra jautājums viņai jau neinteresē. Viņai galvenais bija kontakti ar manis. Un viņa uz visu autobusu kliedza. Manai lellei arī pielīmēta mati kā tev. Sveiki. Es paliku mērsi. Šita šķirne ir Regita. Nu, nav šogad tāda stipra raža redzēt, un amerikāņiem nepatika, es vienu šķirni nosaucu Vidzemes skaistulē. Viņi nevar pateikt. Tāda kā Santa, Zanda, visu tas aiziet forši. Nu, un kur ir lielogainie vīnogas arī, hibridi vēl nav nosaukti. Kur Zanda, šķirne Zanda. Nu, šitas šķirnes viss tā brīvi, tāpēc mēs sastājām Zandā, jo Zanda teritorijā bija daudzi šķirni, 700. Un daudzi aizgāja bojā tajā Kaila salma, es jau neatceros to gadu. Zanda palika dzīve šitā, un pie tam ražoja vēl. Un zināt, kāpēc es Gauja nosaucu? Tāpēc, kā ungāra valoda Gauja, te ir stārķis. Un izrādās, es izpētīju to dziļāku, to tautības, ja, somu, ugru, lībieši un latvieši. Ja. Un izrādās, ka jūsu Gauja forma, paskatieties pa kārtē, ja, viņš izskatās kā Gauja, kā ēd. Viena gals un nāk atpakaļ uz jūru cauri Valmieru, ja, un Cēsis Sigulda. Un varbūt tāpēc nosauca viņu par Gauja, vai nu tāpēc, kā visu vairāk stārķi. Somugru valoda ir Gauja stārķis. Ungāru valoda aizbrauc un Ungārijā un pajautāju Gauja, lido rekur. Redzi, kur Gauja. Iestādi iekšā, un tagad viņš te izaug. Nu, var arī mēs šitādu teišu, redzi, kā pārkoksnojas forši, ne? Un pavasarī stādi, vai rudeni, var stādīt iekšā. Man patīk, kuram krāsojas lapas. Rudenī. Gaujai nekrāsojas. Baltam krāsam nekrāsojas, baltam ogam. Sarkanam varbūt. Manitoba ripārja, tas nāk no Amerikā, Montāna kalniem. Es sadarbojos savu laikā ar Minnesota universitāti, un mēs mainījāmies ar formām, ja, un šitas, viņam līdz 50 grādi, bet nav tāda kvalitāte kā mūsējiem, Eiropas šķirnam, ja.
Un jau treša krustojums iet, pagaršu lūdzu vienu ogas, jā. Var arī paņemt mazu un lielāku. Un nav nekāda iega, turpināt ar viņam. Pareizi. Es stāstu, ka tas arī ir bērni. Ja es bērni palaižu to pie jaunas šķirnes, ja? Un viņi pagaršu, un es skatos uz viņam seju. Un var pateikt, vai patīk vai ne. Pašlaik saimniecībā lielākoties aug paša Andraša selekcionētās šķirnes. Viņš stāsta, ka vīnogas nav īpaši prasīgas attiecībā pret augstni, lai gan ražīgākas tās būs auglīga augsnēm, kas bagātināta ar organiskām vielām, kucmēsliem un mikroelementiem. Viens no būtiskākajiem faktoriem labas ražas iegūšanai ir arī stādīšanas vietas izvēle. Vīnogas vislabāk jutīsies tur, kur nav spēcīga vēja. Tās labi aug pie ēku dienvidu, austrumu un rietumu sienas, kā arī būtiski, lai to augšanas vietā gruntsūdens līmenis nepārsniegtu 1,5 metru. Vīnogas var stādīt gan rudenī, gan pavasarī, bet, ja to dara rudenī, nepieciešams domāt par auga aizsardzību pret zemām gaisa temperatūrām. Redzi, par ko iet cīņa, Santa? Cīņa iet par, tu jautāji par saulcietību, jā, redzi? Šitas viss šķirnes, kas nāk un redzi, sāk brūnot. Tagad vēl tikai augusts, jau septembris būs, bet redzi, par ko iet cīņa, lai būtu pārkoksņot. Redzi, tur arī. Un ja pārkoksnojas vīnogas, jā, tad viņš stāv brīvi. Bet, ja zaļš, tas aizboja. Un selekcija tāda veida atlasas vislabākie. Labākās šķirnes Andrašs pavairo un vēlas iegūt tādas, no kurām var ražot kvalitatīvu vīnu. Tieši Vidzemē viņš labprāt attīstītu šī dzēriena gatavošanas tradīcijas. Varu paziņot jums visiem, ka Latvija beidzot var veidot vīnu valstu. Ražot vīnu. Gribētu satikt vienu, vai kurš atbalstītu man Vidzemē. Es gribētu kaut kur pie Vecpievalgu Taurene, tajā rajonā. Gribētu vienu dabūt tādu zemnieku, un es viņam palīdzētu. 5 gadi es palīdzētu viņam veidot dārzu, jo stādiņš vispār pie manis. Un tāds sadarboties gribētu. To, kāpēc Latvijā vajadzētu audzēt vīnogas, zemnieks skaidro arī ar šī augļa augsto uzturvērtību. Tās satur glikozi un fruktozi, dažādus vitamīnus, organiskās skābes un citas cilvēka organismam vērtīgas vielas. Vīnogas var lietot uzturā gan svaigā, gan arī žāvētā un sulas veidā, kas bez pārstrādāšanas nonāk cilvēka asinīs. Andrašs piebilst, ka arī vīnogas sēkliņas ir ļoti vērtīgas. Tās jāsavāc, jāizžāvē un jāsamaļ, iegūstot pulveri, kas veselības veicināšanas nolūkos jālieto katru dienu pa vienai karotei. Līdztekus vīnogu selekcionēšanai Andrašs eksperimentēja arī ar citu dārzeņu un augļu krustojumiem. Pirms vairākiem gadiem viņš mēģināja sakrustot meloni ar gurķi un ābolus ar plūmi. Zemnieks gan atzīst, ka selekcijā bieži gadās arī brāķi, kas nemaz nav ēdami. To gan nevarētu teikt par ābeļu selekcionētajām šķirnēm, kas rindojas nelielā augļu dārzā un šogad ienesušas bagātīgu ražu. Es gribētu salielīties ar savam Fazandra. Viņu nosaukta Fazandra. Fazekaš Andra, jā. Un tā ir kolosāla šķirne, tikai vēlāk drusku jums vajag braukt klāt. Šeit vissmukāk vēl. Paskaties. Un tā ir man veidota šķirne. Krustojums Carisāru un Lobo. Ir ražīga pagašga tik pilna bija, nezināju, kur likt. Un nākoša šķirne ir nosaukt par manam dēlam par vārdu, jā, Saulis. Man nepatika tāpēc, ka rudeni tik stiprs, ka zobu neiet iekšā. Un es viņam saku, laikam šitas likvidiešu vai pārpotiešu, un viņš izcīnīja, ka palika un saprotat, viņš vinnēja, tāpēc, ka šis ābols stāv līdz māja mēneši. Un lūk, kur tev aizmugura. Un tā ir Saulis. Šķirne viņš vēl aug un liels būs tāds tumšs. Starp citu, tieši ar ābolu Andrašam saistās pirmās atmiņas par Latviju, kad uz šejieni pēc dienēšanas Krievu armijā viņš atbrauca ar vilcienu, kur arī pirmo reizi šo augli nogaršoja. Man ļoti patika uzreiz tāds daba, jā, un galvenais, es iebraucu Latvijā, un viena meitene man vilciena uzcienāja ar ābolu. Un es neticēju, ka kur audzēt tas ābols, es jautāju. Es
Es domāju, ka no veikalā. Vectēvs, no krieviski mēs runājam toreiz, ja. Un, milzīgs ābols vilciens. Andrišs sevi uzskata par latvieti un ir īstenis šīs zemes patriots, kurai veltījis arī skaistas dzejas rindas. Mana skaista vidzemē, mani mīļa Latvijā, visu es tevi devis. Ko citu lai mīlētu, tevi tik tevi. Krūtis man svēta baznīca, altāra vieta tu stāvi. Ja vajadzēs tevis dēļ, baznīcu graušu līdz nāvei. Un krūtīm sakrītot lūpas, teiks lūksnu pēdējo. Svētī kungs mani Latviju, jau svētī to. Savu misiju vīnogu selekcionēšanu Andrišs ir iecerējis turpināt, lai latviešu tautai sniegtu pēc iespējas kvalitatīvākas vīnogu šķirnes, no kurām būtu iespējams ražot augstas kvalitātes vīnu.